Bet šodien stāstīsim tikai par kādu ļoti zīmīgu un dziedošu brīnumu. Viņa vārds ir Lauris Reiniks, un viņš vakar pēcpusdienā bija izdomājis, ka vajag pabraukāties gar Brīvības pieminekli ar milzīgu monstru jeb traktoru. Turklāt viņš ar traktoru brauc tāpēc, ka ir Latvijai sagatavojis savu ražu. Kas tā par ražu un kāpēc Lauris Reiniks bija piedāvām aizdelsies, par to mūsu nākamais stāsts. Vai jums bieži nācies pilsētas centrā redzēt braucam traktoru? Ja nācies, tad noteikti ne ar tādu šoferi pie stūres. Pat aizstāvā lauka! Otrdienas pēcpusdienā pašā Rīgas centrā varēja manīt zilus brīnumus. Dziedātājs Lauris Reiniks savu ierasto mēno Lexus markas auto bija nomainījis pret traktoru. Kas ir traktors? Visi lauka cilvēki zina, ka traktors saistās ar ražas novākšanu. Vedam kuzavās ar traktoriem ražu. Un es šodien atvedu, traktorā Rīgas centrā. Tas laikam nav atļauts, bet mēs kaut kā izlīperējām, atvedām ar traktoru manu disku ražu. Jā. Bet es neesmu pārgājis uz traktoru pilnībā, tikai ražu atvedu. Lauris Reiniks nav kļuvis par zemnieku, bet Laurim ir sava īpašā raža. Izdots jaunais albums Es skrienu. Šis mūziķim ir jau 6. albums. Es vairāk lepojos ar to, ka man beidzot izdevies ir pārsist dziesmu, ar kuru es jau cik gadus, jau līdz apnicībai visiem asociējos ar Sirds sadeg neparasti, kas bija lēnā balāde. Bet tagad kopš Es skrienu dziesmas iznākšanas, kas ir pilnīgs pretstats, man ir izdevies tā kā mainīt to stereotipu. Un tagad es lielākajā daļai saistos tieši ar šo dziesmu, kas ir ātra, dinamiska, tāds kāds arī es pats esmu. Ar to albumu ir bijis tā, ka kopš parādījās dziesma Es skrienu, visiem mums bija tiešām ātras kājas, jo kaut ko tādu neviens nebija paredzējis, ka šī dziesma un rezultāti arī albums uzņems tādas apgriezienus, tādas ātrums. Komunikācijā ar Lauri mēs esam 24 stundas diennaktī, jo Lauris laikam neguļ, viņš domā tikai vienīgi par savu albumu. Un, protams, uzskat, ka arī mums tā ir jādara, un mēs tā arī darījām. Un tik tādu maratonu, godīgi sakot, es sen neatceros, ka mēs būtu, teiksim, kā? Pasaka Lauris Reiniks, un mēs visi starta pozīcijā, un kādu pusgadu mēs esam skrējuši. Jaunā albuma dziesmas producējuši un lielu daļu instrumentus iespēlējuši mūzikas producenti Mīdis un Gins Stankēvičs. Ieраkstos piedalījušās dziedātājs Karīna Tropa, Rūta Rēnika, Marta Kukarāna un Vineta Elksne. Albumā ir 12 dziesmas, un vairākas no tām jūs neesat dzirdējuši. Es domāju, ka Lauris ir savā labākajā formā, kāda man ir pieredzējies redzēt, jo viņš ir absolūti enerģijas neizsmeļams, radošs un absolūti iet uz savu mērķi. Ja viņš nesaņems Grammy, par ko es šaubos, ka viņš nesaņems, viņš saņems, tad vismaz Guinness rekordu viņš uzstādīs ar šo dziesmu. Pats Lauris atzīst, ka strādājot pie jaunā albuma arī sevi atklājas daudz jauna. Man ļoti ir iepatikusies etno mūzikas piesitiens popmūzikā. Es varētu teikt, ka kādas veselas 3 dziesmas albumā varētu būt definējamas kā etno pops vai pop etno. Un to patiesībā palīdzēja realizēt Mīdis, kas ir viens no producentiem, kurš uz šo albumu. Tas viss sākās ar dziesmu Es skrienu, kura ir tā kā pop dziesma, tā kā etno dziesma, nevar nodefinēt, kas viņi ir. Un tas ir tas, ko es atklāju, ka man kaut kā tas tautiskais man tā ir aizgājis tā īpaši pie sirds šajā sezonā, uz šo albumu strādājot. Es skrienu tagad ir iedziedāts jau 6 valodās – latviešu, igauņu, lietuviešu, angļu, itāļu un krievu. Un kā jau Račs teica, arī no Japānas un Čehijas ir interese. Lauris priecājas, ka izdevies iekarot ārvalstu klausītāju simpātijas nevis ar ko kopēti no ārzemēm, bet ar īsti latvisku dziesmu. Šis albums ir tā kā grāmata, jo viņam pirmkārt ir dizains tāds, kā man neviens nav bijis. Viņš ir tā kā grāmata, kuru var izlasīt, jo tur iekšā ir pirmkārt vārdi ar lieliskām fotogrāfijām. Un viņš ir tā kā man viena paziņa saka čamdīgs tas albums. Un, lai viņu sačamdītu, viņš ir jānopērk oriģināls, nevis jānokačā. Un, es domāju, ka ir jāatbalsta Latvijas mūzika, jo kad mēs kaut ko jaunu varēsim ierakstīt, ja mēs neko nedabūsim atpakaļ, bet tiešām daudz tika strādāts, un es ceru, ka tomēr cilvēki pirks oriģinālos, nevis lejuplādēs. Vai arī lejuplādēs legāli. Zīta Lazdālā, Ilmārs Roķis, Tautas balss.
Tad un tā skatītāji visi Laura Reinika mūzikas cienītāji un arī tie, kuri par tādiem grasās kļūt, var jums pačukstēt, viņa jaunais albums Es skrienu jau ir pārdošanā un turklāt no 8. oktobra. No 8. oktobra Laurim Reinikam sākas lielais koncerta šovs, ar kuru viņš viesosies lielākajās Latvijas pilsētās. Un pirmais koncerts jau 8. oktobrī notiks Jēkabpilī Krustpils kultūras namā. Tālūk Jēkabpils iedzīvotājs sarosēdies, jo Lauris Reiniks gatavojas koncertēt tieši pie jums.